Nu, labi. Šodien būsim parunājuši. Līdz nākamajai reizei. Paik! Zāles? Kur ir zāles? Man vajag zāles. Es taču nevaru visu šo galā. Man vajag zāles. Ja tu vēlies zāles, tev jāvēršās pie psihiatra vai ārsta psihoterapeita. Šīs ir Klaus. Klaus ļoti vēlējās tikt galā ar savām mentālām problēmām, bet risinot tās ir apmeklējis daudz dažādus speciālistus, patērējis laiku un naudu un gandrīz jau zaudējis cerību atvesaļoties. Lai arī tev nevajadzētu iet viņa pēdās, Klaus ir nolēmis, ka ir jātop video, kurā tiks pastāstīts par kopīgo un atšķirīgo 4 speciālistiem – psihologam, psihoterapijas speciālistam, ārstam psihoterapeitam un psihiatram. Psihologs ir speciālists ar bakalaura un maģistra grādu psiholoģijā, kas ir reģistrējies psihologa reģistrā un certificēts vismaz vienā no 6 psiholoģijas jomām, vai arī ir šobrīd ceļā uz to. Jāņem vērā, ka ne visi psihologi ir tiesīgi veikt psiholoģisko izpēti, kā arī katras jomas psihologs strādā ar konkrētiem klientiem konkrētajā vidē. Psihologs lielākoties strādās īstermiņā, piemēram, krīzes gadījumos, un arī fokusēsies uz aktuālām grūtībām, pielietojot savā darbā dažādas konsultēšanas tehnikas, piemēram, emociju atspoguļošanu. Psihoterapijas speciālists savukārt var strādāt ar klientiem ilgtermiņā, kas dod laiku un telpu darbam arī ar pagātnes problēmām. Savā darbā psihoterapijas speciālists var izmantot dažādas tehnikas, kuras ir apguvis mācoties kādu psihoterapijas virzienu. Šobrīd Latvijā ir pārstāvēti 9 psihoterapijas veidi, katram no kuriem ir savs skaidrojums par to, kāpēc cilvēkiem rodas psihiskā rakstura problēmas un kā tās var atrisināt. Pastāv arī citi psihoterapijas veidi, bet tieši šie ir uzskaitīti Latvijas psihoterapeitu biedrības mājaslapā, kur var ļoti ērti sameklēt sev atbilstošāko speciālistu. Savukārt tie, kas vēlās saukt sevi par ārstiem psihoterapeitiem, no sākuma 6 gadus cītīgi mācās medicīnu, iegūst ārsta grādu un pēc tam turpina studijas psihoterapijas rezidentūrā vēl 4 gadus. Kopumā viņu darbs būs līdzīgs psihoterapijas speciālistiem, kas strādā konkrētā virziena ietveros, bet ārsts psihoterapeits vēl varēs izrakstīt medikamentus, ja tādi būs nepieciešami. Līdzīgi arī psihiatrs ir speciālists ar ārsta grādu, kas ir pabeidzis studijas psihiatrijas rezidentūrā un var izrakstīt medikamentus, uzstādīt diagnozes un arī nozīmēt ārstēšanu. Strādājot dažādās iestādēs, visi 4 speciālisti nereti sadarbojās tā saucamās multidisciplinārās komandās, kur katrs pilda savu lomu. Piemēram, klīniskais un veselības psihologs veic psiholoģisko izpēti. Psihiatrs uzstāda diagnozi un izraksta medikamentus. Savukārt ārsts psihoterapeits vai psihoterapijas speciālists sniedz konsultācijas. Dzīvē nereti gadās, ka viens cilvēks apvieno sevī vairākas prasmes. Piemēram, eksistenciālās psihoterapijas speciālists, kas vienlaikus ir arī certificēts klīniskais un veselības psihologs, varēs gan veikt psiholoģisko izpēti, gan arī konsultēt klientus ilgtermiņā. No visiem speciālistiem tikai psihiatrs nesniedz konsultēšanu ne īstermiņā, ne arī ilgtermiņā. Ārsts psihoterapeits un psihoterapijas speciālists var veikt psihoterapiju ilgtermiņā, savukārt psihologs lielākoties strādās īstermiņā un fokusēsies uz šī brīža problēmām. No visiem speciālistiem tikai ārsts psihoterapeits un psihiatrs ir tiesīgi gan izrakstīt medikamentus, gan arī uzstādīt diagnozes atbilstoši aktuālākajam slimību un veselības problēmu klasifikatoram. Jūs abi arī brauksiet uz to konferenci priekšdienā, vai ne? Jā. Klaus ir bijis pie jums? Bija. Jā. Nu jā. Vai dzirdēji savu vārdu? Jā, dzirdēju. Šie jaukie cilvēki man palīdzēja. Psihoterapeits? Psihologs? Viņi ir baigi labie cilvēki un arī var noderēt tev. Risināt sastāvējušās problēmas, vai ne? Jā!